iepazīstināt sabiedrību ar jaunajiem vārdiem, bet vairāk orientējoties uz terminiem latviešu valodā. Un Twitters ir ļoti populārs Latvijā. Tik populārs, cik Facebooks ir tikpat, cik Facebooks ir populārs Amerikā. Bet tā kā mēs tikko noklausījāmies jūsu iepriekšējo ideju, tad mums tā uz vietas radās ideja, kā mēs varētu to Twitter kontu ieintegrēt Facebook mājaslapā Glābsim valodu, jo tur jūs redzēsiet vienas vārdus, tur jūs varēsiet diskutēt par tām lietām, bet tur jums būs iespēja tad apskatīties, kā tad ir tie īstie termini, jo tas mūsu avots, uz ko mēs balstītos, būtu Latvijas Zinātņu akadēmijas terminoloģijas komisija un viņu apstiprinātie termini. Un tā mūsu doma ir, lai cilvēki varētu diskutēt par to, kā viņiem patīk tie termini, vai viņiem nepatīk, kāda ir viņa ieteikuma un tā tālāk, un tad mēs arī redzētu, kāda ir sabiedrības attieksme, kāpēc viņiem nepatīk, un varbūt mēs arī tiešām ieraugām kādu vienkārši fantastiski ģeniālu terminu, kur mēs varētu ieteikt tā cita termina vietā. Un, bet mēs esam izstrādājuši arī ļoti strateģiskus soļus, 3 soļus. Pirmais ir vienkārši visnozīmīgākais, un saucas izdomāt nosaukumu, un tad mēs vēlamies iesaistīt jūs, un tas mums ir uzlikts arī termiņš nedēļas laikā. Mēs jums iedosim savu e-pasta adresi, un jūs visi esat ārkārtīgi laipni aicināti iesūtīt savas idejas, jo ir pierādījies Latvijā Radio 101, ka cilvēkiem ļoti labas idejas, un viņi zina, ko viņi grib, un viņi varētu, respektīvi, jūs esat šie cilvēki, un jūs varētu mums ieteikt visādas labas idejas, kā mēs varētu nosaukt šo kontu. Tad otrais strateģiskais solis ir izveidot kontu.